tā pašu velosipēdu neatceros. Es atceros, ka mēs vasaras dzīvojām Jūrmalā, Dzintaros, un tad, protams, mums bija velosipēdi tur bērniem un mēs viņiem arī braukājām. Bet, teiksim, es godīgi, tā kā tas bija dziļi padomu varas gadi, tad es neatceros, kas tas bija pa marku. Es domāju, tur sevišķi liels variants nebija. Tas ir jautājums uz iekrišanu vai konceptuāli. Es godīgi nezinu, vai ir vajadzīgi. Man tādas nav personīgi. Es domāju, ka nē, ja, piemēram, ir kaut kādas varbūt lietas, kuras būtu obligāti jānosaka. Respektīvi, piemēram, ja ir tumšāks laiks, tomēr tās atstarojošās vestes vai vismaz kaut kas tāds krietnāk atstarojošs nekā tie lukturīši. Bet tā, ka speciāli kaut kādas baigās apliecības, es nezinu, priekš kam. Pirmkārt, man riebjās ķiveres kā šķiras. Un es, teiksim, nedomāju, ka viņi man baigi daudz palīdzētu, ja es kaut kur nomauktos. Es nezinu, katrā gadījumā es neesmu lietojis, nelietoju, netaisos lietot. Kā tu domā svarīgākais? Svarīgs, lai varētu ērti lai tu būtu droši. Nē, redzi kā, ja ir kaut kāds viens pierasts maršruts, tad tu jau viņu no galvas zini, kur tev būs augsta iet vai kur tev būs grūti nobraukt. Līdz ar to ierastajos maršrutos tu, protams, jūties kaut cik komfortabli, vienalga, lai cik tur būtu slikti. Bet lai justos ērti, kaut vai tās ietvas nebūtu tik sajāts, es atvainojos. Tādā nozīmē, ka tur vai ir kaut kādas pārmaiņas pēc staps pa vidu, vai, teiksim, kāds gudrinieks nolicis mašīnu uz ietvas un tā. Vienkārši, lai tad, ja tu negribi tracināt autovadītājus, un tu brauc pa to ietvu, lai tu vismaz pa to ietvu varētu izbraukt kaut cik iedzīgi. Tas būtu svarīgi. Uz viena? Es esmu redzējuši tos ākstus, kas uzliek savus bēbis uz rāmju un vizina un vēl vienlaicīgi īziņas sūta. Tādas es esmu redzējis. Bet tā, es esmu redzējis, redzi, tas nav velosipēds, protams, tas stulbais niķis, kas ir Amsterdamā, ja, ka viņiem ir tā kā cik tur ir kaut kāda, man liekas, 12 pūriņi sasēžās un tad minās un dzer alu vienlaicīgi. Tas, protams, tas laikam nav gluži tas, ko tu domā, bet tas ir laikam lielākais, ko es esmu redzējis.